LV Florbola līgas spēle, kurā savā starpā sacentīsies laukuma saimnieki Florbola klubs Kurši un Ķekava RB&B vienības. Būtisks iztrūkums ir Patrika Bliskas. Teiksim tā, nespēlēs šodien. Ir viņš kopā ar komandu, laba kombinācija, un šeit bija jau pirmajā pusminūtē labi iespēja ķekavniekiem atklāt rezultātu. Un komandas ārsts un gols! Ingars Jansons no Asaleļķa panāk 1-0, nodemonstrē individuālu meistarību. Metiens un viņa ir vārtos. Nu, diezgan ātri, 38 sekundes vajadzēja Ķekavai, lai panāktu neizšķirtu. Ezeriņš. Kostusevs. Nu, šeit, tā teikt, pažēloja viesus ar šo epizodu. Nu, varēja divu Levaldi jau izcelties. Mainieku rindās. Peniķis met un gols. Un gols 2-1. Metiens! Atkārtots metiens gan nesako, atkal Kārlis Degins. Un, ja Kārlim neizdevās metiens, tad atkārtots raidījums mērķis sasniedz. Rezultāts kļūst 2-2. Vai tik tas nebija Reinis Melgājevs? Tomēr vakar arī bija viena spēle. Nu šeit parasti šīs kombinācijas šodien Ķekavai neiet. Spēlētājs, kas ir ar muguru pret vārtiem, ļoti labi noseguši. Bet tagad šoreiz jau iespēja vārtu priekšā. Neliela pagrūstīšanās. Un Bumbiņa viltīgi ar tāds slaidu loku pārkrīt pāri vārtiem. Vēl viens metiens. Un Bumbiņa pie Venskus. Nu, karsti, epizodiski. Ir arī jau Ķekavs atbraukuši līdzutē, jā. Un šeit vārtu guvums. Nu, neizdevās nokontrolēt Bumbiņai saviem vārtiem mainiekiem. Valkošais metiens, nu, ļoti ilgi tika gatavots. Un, lūk, kāda kombinācija. Tas noslēdz ar vēl vienu vārtu guvumu. 4-2. Tuvojas izskaņēmums. Otrais periods, nu, te varēja, nu, gribēja teikt varēja, nu, jau jāsaka, ka tā arī izdarēja. Nu, faktiski uz tādu spēlētāju nomaiņu. Noķēra, bet nu viss, kas var pamainīties pēc vieniem gūtiem vārtiem, lūk, iespēja bija. Nesako metiens, lūk, tāds skaisti piespēle. Un no nulles šķiet nērtās puses tiek gūta arī sestie vārti. Vēl viena eleganta kombinācija. Tiešām tāda. Un tagad gan. Pacelt tiesnešu roku vēlreiz, bet arī šoreiz aizturētais sots. Vārtsargs paspēja nomainīties, bet vai paspēja? Nē, nepaspēja sestais laukuma spēlētājs iznākt. Paliek Bumbiņa Kuršiem un šeit atstāts viens. Mihails Kostusevs vārtu priekšā, nu. Reta tā ķekavnieku kļūda šīs dienas spēlē. Šoreiz bloķēts. Paralēlās Valmiera cīnījusi uzvaru pār Irlavu. 8-4. Un šeit, nu, tāda neveiksmīga epizode. Nu, negribētu, protams, vainot Oskaru Venskus šajā epizodē. Ķekava vēl savu, kas zina, pēdējo vārtu nav teikusi. Un kad Ķekava vēlreiz soda mainiekus ar vieniem gūtiem vārtiem, nu jau tie ir 9. Nu jau birst kā pupas, kā asaras. Jācīnās, Bošs. Labi Jansons.
Bumbiņa viltīgi lido pāri vārtiem. 5 minūtes mums vēl pamatlaikā, jeb šajā spēlē. Nu, ko Kostusevs? Kostusevs. Un šeit kļūdās Kostusevs. Velkošais metiens un zaudēt bumbiņu. 2 metiens pret uzbrukums. Un ir arī 10 gūtie vārti. Lūk, kā Degins gūst jau kārtējo rezultativitātes punktu šīs dienas mačā. Un varbūt vēl kādu gūti vārti. Un tā arī ir. Tā arī ir. Ir arī 11. gols mums, lūk, pēdējā minūtē. Izpēļos piespēles, kur spēlētājs ar numuru 62, Valters Kalnietis. Un ir arī 12. Nu, nedaudz pat traku jau. Kurš pavisam sabruk spēles pēdējā minūtē. 3 ielaisti vārti. Šī rezultatīvā spēle ir noslēgusies. Nu, rezultatīva bija Ķekavas spēle. Smags zaudējums mainiekiem. 2-12.